periodiski Temu uztaisu impulsu pirkumus, un šoreiz dažādi no kameras. Šie divi gan vienādi. Man likās, ka es pasūtīju vienu, bet atnāca divi. Kaut kādi 10 eiro bija katrs. Ražotājs te viens un tas pats, tas JL. Un mēģinot vienkārši šai kamerai viņš nav tas piemērotākais, jo te es viņu, pēc 4. Sony 4. lieku. Tur īstenībā ļoti ērti. Dažreiz man te mazliet spiež, un ja visu dienu filmē, tad kā izspiež mazliet šis ten cauri, viņš paliek pasu. Taču viņš dažreiz ļoti labi noderē un nobalansē. Ja gan aiziet uz vertikāliem video, tad gan es īstenībā viņu pielieku šeit. Pie FX30 viņš diezgan labi ir, un viņš palīdz noturēt kameru vairāk šādi. Ir mazliet stabilāk, ir tā vērts. Šitie ten mazie nieciņi. Es nesaku, ka uzreiz vajag, bet ir tā vērts. Šiem man patīk, tas, kas man nepatīk, ir tas varbūt dažreiz rokas tas spiežās cauri. Temu šitie ten pirkumi. Bet vai es pirktu vēlreiz? Šos noteikti nē. Es pameklētu kaut kādus labākus, kas ir tur Newvers vai Smalriks. Es redzēju, ka bija kaut kādi vēl Nīče arī bija. Izties, ka tie varētu būt labi. Tad bija šo es pasūtīju. Idejas, ka viņš te skrūvējās. Rokturs. Tā jau viss ir forši. Viņš laikam ļoti spēcīgi jāpievāk, lai viņš nekustās. Jo tas, kas man nepatīk, ka viņš tomēr mazliet kustās. Šis arī bija no Temu. Tas ir tā kā mini fokus. Kvalitāte, amazing. Tādā ziņā ir tā vērts, un ja gribās to monitoru likt klāt vai kaut ko citu. Forši. Šis arī bija atsevišķi, es sūtīju arī no Temu mini fokus. Tie tādi mazie impulsu pirkumiņi ir. Un forši, stingri. Jautājums, protams, ir, ja viņš tā kustās, cik stingri viņš ir jāpievāk, lai viņš varbūt vispār nekustētos. Bet, ja kameru viņš tur, šajā virzienā, viņš arī tur tā kā nav tik traki. Es mazliet bažījos, varbūt izslīdēs. Viņš tad vienīgais, kas viņš šitā ten nevar tā. Tur varbūt ir vēl stingrāk jāpievāk, tad varbūt var. Es viņu neizmantoju tik daudz, viņš vairāk īsumā parasti stāv tev. Bet šitas gan ir labs. Šis man patīk. Tieši tas, kas paredzēts monitoram, šis ir kvalitīvs. Tā kā spēcīgi tur un baigi neļukās no mini fokus virsū rakstīts. Šo es pasūtīju. Šis gan man patīk. Uz 4. Sony superīgi viņš ar šo lielo skrūvu pieskrūvējās, mazliet viņu pievāk un sajiet. Uz FX30 es nemaz nevaru, man nav opcijas. Man vajadzīgs tas rāms, tad vēl jāpērk ir cage virsū, lai es varētu viņu izmantot. Bet uz 4. man viņš patīk. Baigi reti gan izmantojās. Daudz vairāk šitas ten izmantojās sānos. Šito no augšas tikai tad, ja tur monitoru tiešām gribās pielikt klāt un tiek būvēt to rīku. Bet es tos rīkus dažādus esmu testējis, mēģinājis. I don't know, es to kaifu līdz galam nesaprotu. Es zinu, ka izstās stilīgi, bet nevienmēr tas iedod to sajūtu. Un šitas mazulīts. Šitie gan ir atsevišķi pirkumi. Šito es pirktu pat Latvijā, man liekas, Master Foto, bet arī no Ulanzī. Izrādās teikt, gan jau, ka būtu arī online pasūtīt. Un šitas mini fokus bija, tas ir paredzēts te, kad es filmēju ar Roninu, vienkārši, lai varu pielikt šādi. Jo tagad jau Sony kamera diezgan labi funkcionē. Telefonā var uzlikt un monitorēt to video, viņš diezgan labi sūta tos failus. Tas šeit es ielieku telefonu, un tad, kad ir filmēšana, tad es redzu. Šis man īpaši labi patīk tajos gadījumos, kad šeit man ir ar garo stiku. Es nopirku, šis gan īstenībā arī no Temu. Es no sākuma baidījos, ka viņš varētu nefunkcionēt, vai varētu būt kaut kas nebūs labs, bet šis viens no labākajiem upgradeiem priekš Ronin. Man likās, ka šis ir pat daudz un nebūs labi, bet kopš es viņu pieskrūvēju, es īstenībā viņu nesmu ņēmis. Jo man bieži viņš nodara tieši, lai es šādi varu piefilmēt, citreiz es vienkārši paceļu ļoti augsti, un es varu gan pat 3,5 metra augstumā piefilmēt kadrus un izstāst tā kā ar dronu. Šis pagarinājums ir ritīgi labs pirkums. Man īstenībā ļoti patīk. Es pat apsveru domu, ka es varbūt pasūtīšu kādreiz vēl kādu, bet garāku mazliet, vēl kaut 15 centimetrus, varbūt 30, kaut kas tāds varētu būt. Tāpēc jautājums, vai Temu ir jēgas iet iepirkties? Amazing! Jā, tikai ir jāskatās, jo tur tiešām var nopirkt arī sūdīgas lietas. Es esmu nopircis vairākas, kuras vienkārši pēc tam labi, šitas jāmet ārā. Un vēl šitā gaismates tām. Šis arī ir no Puluts. Viņam nav daudz funkciju, bet šī ir 15 eiro gaismiņa. 15 eiri. Visi citi prasa tur 300, 200, crazy cipari par tādām mazām gaismiņām. Protams, viņi nevar, tur nav opcijas saslēgt ar telefonu tā, bet arī šim video aizmugurē viena tieši tāpat. Tur vienkārši spīd un viņi tur dara savu darbu. Tur apmēram 3 stundas, kas ir superīgi. Kāpēc es uzticējos, ka tur ir Pults, jo tad Pults ir kaut kāds brands viņš jau ir. Viņš kā lēnām sevi pierāda tirgu. Tāpēc šis ir forši, te var ieslēgt gaismu,
var nomainīt dažas šīs krāsas, un tur ir tie efektiņi arī var likt virsū kaut kas, ko tur miniģinās, un tur mainās kaut krāsas arī, jā. Kaut kāda efekta, nu jā. Tas tā, bet nav baigi daudz opcijas. Viņš jāsaprot, viņš vienkārši tāds var ieslēgt un atstāt fonā, lai Ziemassvētkos vai kur tur tusē. Pēc idejas. Ko es gribētu pateikt? Vai Temu ir vērts pirkt visādi šādus niekus? Jā, ir. Bet viņi ir jāpameklē un apmēram jāsaprot, vai tur tiešām ir laba kvalitāte. Jo bieži vien viņos nav, un laba atbilde ir, kad pastīties cauri komentāros, ir cilvēki pierakstījuši, ka jā, ir ok. Man tā vienkārši vienā brīdī bija tik daudz, un viss oktobrs bija kāds 5 reizes pasūtīja paciņas caur dāvanām. Vienkārši šis laika krīt ārā 4, 7, 8 visādi dāvanas, viss krīt ārā, tad es vienkārši pieliku klāt dažus no šiem pirkumiem. Tāpēc man arī viņi ir saradušies, jo Temu man lutināja ar dāvanām. Vai ir vērts iepirkties? Jā. Vai vajag pirkt visu, kas tur ir? Noteikti nē. Bet ir vērts padomāt, kuras lietas tur var sūtīt, un līdz ar to neapkrauties pašam ar visādiem niekiem, kurus īstenībā tev nevajag.